man labāk izvēlēties grīdas krāsu? Gribās, lai tā grīda smuki izskatās gan pa dienu, gan vakarā, gan pie mākslīga apgaismojuma ziemā. Es ieteiktu jums paņemt uz mājām vairākus paraudziņus. Mēs piedāvājam, paņemt šos paraudziņus uz mājām un tiešām apstīties, kā šie toņi izskatās pie jūsu sienām, pie jūsu apgaismojuma. Toņi ļoti mainās atkarībā no apgaismojuma, tāpēc tas tiešām ir svarīgi. Un jā, es piedāvātu vienkārši paņemt šos paraudziņus uz mājām. Mēs to piedāvājam uz pāris dienām, apskatīties gan dienas gaismā, apstīties arī vakara apgaismojumā, jo, piemēram, tumšie toņi, viņi dienas gaismā izskatās salīdzinoši gaiši, bet vakara apgaismojumā, ja mākslīgajā apgaismojumā, viņš noteikti izskatīsies daudz tumšāks, bet siltāks, kas, rada, mājīgumu sajūtu. Gaišie toņi atkal savukārt dienas gaismā izskatās ļoti bāli, bet, pie mākslīgā apgaismojumā viņiem parādās pelēcīgas nokrāsas vai citi toņi, tāpēc ir svarīgi apstīties, kā šie paraudziņi izstīsies tieši jūsu interjerā.